ekstrēmi! Patiesi! Un no sirds! Iedzīvojot visā pasaulē! Čau, čau, karjeras formulas podkāsta klausītāji. Šodien pie mums ir pavisam īpaša viešņa. Latvijā atpazīstama aktrise no filmām un seriāliem, bet galvenokārt režisore, producente un visas sirds aiz dokumentālās filmu sērijas Uz sapni ar mazo. Tā kā saruna, manuprāt, būs gana interesanta un vērtīga, tā kā turpini klausīties. Sveiki, Ieva! Čau! Un man vispār bija diezgan grūti tevi pieteikt, jo tu dari daudz, tu esi visur. Un kā tu vislabāk defini to savu profesiju, kas tu esi? Mākslinieks. Mākslinieks. Jā, mākslinieks, jo mans pamats tam ir radīt no iespējams nekā kaut ko, kas iziet uz āru, kas kaut ko var ietekmēt, mainīt vai kādā citā ziņā darīt laimīgu un visaptverošāk iedvesmot, uz ko es strādāju. Un tad īsti nav svarīgi, kur, kā tu to dari, bet ir svarīgi man atrast to, kas man vislabāk varbūt sanāk un kur es jūtos arī, tā kā, kas ir mans izaicinājums. Un tad es sevi atradusi gan kā aktrise, gan arī nesenā tādā varbūt formā, jā, kā režisori, lai gan jau aktieru laikos man ļoti patika režisēt. Tur es arī varēju iet un pabeigt režisorus, lai vai kā. Tāpat, piemēram, tāpat ir producēšana, montāža, režija, jo es sēžu pie pults un arī fiziski to daru. Tad šīs te visas, es teiktu, nozares, atzari ir vienkārši tādi mani forši izaicinājumi. Un katrs no tiem ir sācies kaut kādās manā jaunības dzīves posmā. Vienkārši es neesmu varbūt kādu izvēlējusies un tā konkrēti turpinājusi, bet ik pa laikam to darījusi. Tā kā neatejot no tā, bet ik pa laikam soli pa solim katrā kaut ko ieguldījusi. Un tad dzīves laikā, protams, kaut kas rezultējās un tad izvirzās vadībā. Un tad man ir jābūt pateicīgai par to, ko man Dievs un mamma un tēvs ir ielicis šūpulī. To gribu darīt. Un tā iemesla dēļ, jā, es esmu tāds vairāk orķestris nekā... Un kas tev ir varbūt tāds pavisam mīļākais? Ko tev patīk darīt? Tā kā tu te stāstīji par tiem daudziem atzariem, bet kurš ir tavs vismīļākais? Nu, man nav tā vismīļākais. Man mīļi ir katrs, gluži kā bērni, kad ir daudz bērni. Mīlu tu viņus visus un cieni un lolo. Un, man galvenais ir tas mīļākais, ka no tā ir kāda vēl padziļinātāka jēga vai vērtība. Teiksim, tā tie ir tie darbi, varbūt, kurus es tā kā loloju no idejas, un pēc tam es tā kā kaut ko izdaru, un tas rezonē vēl plašāk un varbūt rezonē cilvēkos un citādāk. Un tad man ir ārkārtīgi liels prieks un tiešām ir tāds liels mīļums pret to darbu tieši. Neizskatoties uz to procesu, jo nevienmēr process, jebkurā gadījumā process vienmēr var būt sarežģīts un grūts. Galvenais nepadoties, jo pēc tam tu nekad nezini, kas no tā var sanākt. Tas gan, jā, tā tas ir. Un tu ļoti sevi uzskati par to mākslinieci. Un kā bija? Tu šīs savas īpašības jau jaunībā redzēji? Kurš bija tas brīdis, kas tevi ieveda šajā ceļā? Varbūt sākot piemēram no tiem vidusskolas laikiem. Kāda tu biji vidusskolā? Es teiktu, ka tas jau kaut kādā bērndārzā sākās. Pilnīgi. Tad jau. Jā, jo es jau kad maza biju ļoti, tad man bērndārzā ļoti patika iestudēt dēļas. Es atceros, bērndārza izlaidums bija visiem svētki, visi sarunāju savējos grupas biedrus, mēs aizgājām, mēs uztaisījām vecākiem nesaskaņotu paši sevi ludziņu ātro. Jā, jau tad
jau tad es atceros, ka man ļoti, ļoti patika visu kaut ko radīt. Taisīt izstādes, taisīt grāmatas. Tad tās īpašības ir jau no burtiski bērnu kājas, pilnīgi, kas tev jau ir bijušas. Pilnīgi, jā. Un tā visu laiku es teiktu, man vidusskola, pamatskola, mācību priekšmetu sistēma, schēma man ir bijusi grūta, jo tas nekad nav mans virzītājs bijis. Manā Allušu skolā mans virzītājs bija pulciņi, hobiji, jebkas, ko es daru paralēli. Tas mans virzītājs. Un kas bija varbūt tādas specifiskākas lietas jau, ko tu darīji vidusskolā, kas varbūt bišķi jau reflektē pēc tam ar tavu karjeru saistītu? Nu, teiksim tā, vidusskolā tieši tas bija satikšanās Indru Briķi ar Dēls teātra aktrisi, Liepājas teātra aktrisi sākotnēji, tad Krodera aktrisi, Dēls teātra aktrisi un man teātra krustmāti. Viņa tieši vidusskolā pasniedza teātra mākslu, un tad mums bija obligāti jāiet kādā pulciņā kultūra vidusskolā, un tad tur bija izvēle dziedāšana vai iet uz teātra pulciņu. Un es kaut kā tajā dziedāšanā vienmēr bija ļoti daudz cilvēki, un es negribēju tur iet vēl maisīties pa kājām, lai gan arī pamatskolā es dziedāju daudz un solo un braucu uz konkursiem. Bet es domāju, labi, tas ir izdarīts, iešu kaut ko citu pamēģināt. Un es aizgāju uz teātra pulciņu, un tur arī Indra manī pamanīja kaut ko un teica, ka man vajadzētu pamēģināt varbūt iet uz aktieriem, bet arī tad es pārdomāju, jo es trenējos profesionāli basketbolā, bija karsēja meitene, dejoju vēderdējus. Es darījusi ārkārtīgi daudz. Man tā vēsture, ko es darījusi, ir tāda ļoti interesanti. Pašai paskatīties, dažreiz tā kā, es arī to darīju. Bet, jā, tas ir diezgan forši, tas ir ļoti forši. Es zināju jau diezgan, teiksim tā, es atceros pat tā kā ar āmuru papīru mamma pateica tādu tekstu, jo visiem ir tas stress pēc 12. klases, pirms vēl 12. klases beidzās. Ko tu darīsi, kur tu stāsies, kas tu būsi, šīs te izvēles, un es biju pilnīgi nepārliecināta par neko. Es zināju, ka es nezinu, kur es gribu. Vienkārši es totāli nezinu, ko es gribu darīt. Un man mamma vēl man pateica, ka forši, ka tu tā kā ej tur basketbolā un tev patīk vēl tas un vēl šitais, bet tā kā konkrēti, ko tu gribi darīt. Un es to jautājumu atceros tā ļoti spēcīgi, un man bija tāds, mans Dievs, tas tāds spiediens, domāju, ko es gribu darīt. Un tad es paņēmu pēc vidusskolas 1 gadu brīvu, brīvu no šī pienākuma izdomāt, kas es esmu, ko es būšu, kur es stāšos tālāk. Vienkārši metu sev iekšā dažādos darbos. Strādāju gan ādas čipsos kā gids, strādāju zoodārzā par pārdevēju, strādāju kā animators, strādāju narvsenā, strādāju tā kā visu darbus, ko es varēju vien paņemt. Arī izkristalizējās, vienkārši izkristalizējās tas, kad man ir vajadzīga tāda profesija, kas aptver manu lauku, kas palīdz man augt tajā, jo es sapratu, ka viena profesija man garlaiko pusgadu es nostrādāju, man vienkārši super garlaicīgi, jo man ļoti ātri sanāk iemācīties tādu veidu lietas, un es atrodu, ka man vairs tur, ir kaut kādi tur griezti, tālāk nelaišu tur, vai tu esi tur vadītājs, ja tev interesē, un tālāk tur boss vai kā, bet man tas neinteresēja. Un tad tādā likteņa kārtā sakrita, ka tieši tajā vasarā pēc tā gada bija uzņemšana aktieros, un Indra teica, ka, lai es noteikti pamēģinu, man šķita, ka ja liktenis ir tā lēms, ka tā profesija varētu būt, kas apvieno man to visu man to plašo lauku, ko es gribu izzināt, kur es gribu mēģināt, ka tas ir tāds izaicinājums, ārkārtīgi vienmēr izaugsmes process, un tādā rezultātā tad, es arī tiku aktieros. To es tā vairāk uzturu pa likteņa zīmi, tam es īpaši negatavojos vai kā citādi, vienkārši notika, kas notika. Un kādas bija vispār tās pirmās sajūtas, tās pirmās izrādes, un kad tu tur biji uz tās vietas un sāki sevi parādīt? Kādas bija tās sajūtas? Tieši sajūtas, wow. Kā jau ar visu. Es domāju, iesācēji prieks, ja kaut kas sanāk, tu esi priecīgs un laimīgs. Kā mēs sakam, ja tu, piemēram, profesionāls sērfers un iesācējs. Jebkurā gadījumā vilnis, kad viņam iet un viņš to nosērfo, jebkurš vilnis ir līdzvērtīgs prieks.
Un šīs sajūtas tādas arī ir, ka tu pirmkārt jau, ka tu iestājies, ir liels prieks, jo tad tur atlase ir ļoti nežēlīga uz vienu vietu līdz 16 cilvēkiem un pieskās katru to otro gadu ārkārtīgi daudz cilvēku, kur grib būt aktieri, režisori un tā konkurence ir milzīga. Tu jūties nedaudz izredzēts par to, ka tu esi ticis, tu nespēji tam noticēt, tu liekas, es tā kā nedomāju, ka tur īpaši vai kā, tu liekas, kādas kvalitātes manī saskat šie konkrētie pedagogi vai kā citādāk. Tālāk jau ceļš nav rožu kaisīs, tālāk ceļš ir ļoti grūts, ir ļoti daudz ar sevi jāstrādā, ar pieredzi un ar visādām citām lietām, kas varbūt sagādā mazāk prieku, vairāk vilšanos par dzīvi, sabiedrību, audzināšanu un daudzām lietām, ko tu dzīvē zini, līdz tu vienkārši caur tādu katarsi un pārdzīvojumu sevi pārdzīvo un piedzimst no jauna, un tad jau tu kāp uz skatuves jau bišķīt ar citu apziņu, kas tāds mentāli nav viegls darbs. Ļoti grūts, mentāli visgrūtākais, manuprāt, vispār mentāli, visgrūtākais darbs ir tieši cilvēkiem, kuri strādā mākslas sfērā, vai tie ir aktieri vai jebkurā citā ziņā radītāji, viņiem vienmēr ir šī te pasaules. Viņi nekad, es skatos, viņiem nekad nav priecīgi, jo viņiem ir tāds, vienmēr viņi domā, vai viņi vienmēr kaut ko iekšēji risina. Un tā jau ir tāda, es neteiktu, tā ir profesija, tā jau ir tā dzīve. Un tas ir tas aktieru profesijas. Bet tad, kad varbūt tu jau biji diezgan, var teikt, pat nobriedusi tajā darbā, un kā sākās tās mazās trepītes uz augšu un jau lielākiem projektiem, tā kā atpazīstamākiem darbiem, kā piemēram, jaunietis var sevi pierādīt un iesaistīties jau lielākos darbos? Ja no manas pieredzes, tad es esmu daudz kļūdījusies šajā jomā, pieņemot kaut kādus savus lēmumus, bet es noteikti tos nenožēloju, jo te man ir izmācījuši, teiksim, tādā ātrā, nežēlīgā veidā. Un jau tagad vēl esot jauna, diezgan es varu ļoti ātri atsijāt tos, kas man ir vajadzīgs vai kas man nav vajadzīgs kaut kādam mērķim. Tad, kad vēl es stājos aktieros, ja tā ļoti īsi ieskicē, tad vēl pirms es iestājos aktieros, mani jau paņēma Latvijas televīzē filmēties seriālā. Respektīvi bez jau akadēmijas. Kā tas notika? Tāpat kā jebkuram, kas aiziet uz castingu, tie ir castingi tā kā? Jā, tie ir castingi, jā. Nevienmēr, kā saka, ir vajadzīga tā profesijas ceļš uz to, kad tu vari iet uz castingiem un tev var paņemt un tu vari piedalīties filmās un seriālos, tā arī notiek. Un viņi meklē tieši tādu meiteni, kur atveido jaunieti populārā Latvijas televīzijas seriālā ar ļoti cienījamu režisori. Un es tur tiku, pateicoties arī Indrai Briķai, kura mani ieteica, ka var tā kā mani castingot. Un tad bija problēmas, jo aktieros, kad es tiku, tieši pēc tā es tiku aktieros. Un aktieros man pateica, ka mums nedrīkst būt nekādi darbi vai paralēlas aktivitātes mācībām. Nedrīkst, vienkārši aizliegts. Un tad es biju tas labs pirmais izņēmums, pēc kā arī mūsu kursam ļāva tomēr darboties paralēli mācībām, ka man atļauja pedagogi piedalīties, bet man bija kaut kādi ļoti svarīgi noteikumi, kurus man bija jāievēro, kurus nedrīkstēja pārkāpt attiecībā uz mācībām vai otrādāk. Un tad es tādā režīmā jau sāku strādāt savā profesijā. Es jau reizē ar savu profesiju apgūšanu sāku strādāt kameru priekšā. Bet jau drīz vien es sapratu, ka kameras un kino ir nedaudz cits nozars atzars, kur ir citi noteikumi, un teātris atkal cits. Tad būtībā es nodarbojos ar kameru jau un kino, bet es mācījos teātri, kas ir divas dažādas, es uzskatu, lietas. Un pēc tam īstenībā jau, step by step, soli pa solim, viens seriāls man ievēroja. Tajā seriālā citi režisori, producenti, kas man savukārt piedāvāja atkal filmēties citos seriālos. Varbūt tu pat vari pateikt kaut kādas noteiktas īpašības, kas tev bija, kas varbūt lika viņiem tevi izvēlēties. Kā tev liekas, kā tu to redzēji?
Es pieļauju domu, ka tas ir ļoti atkarīgs no režisora gaumes, vīzijas un tā, kas viņiem ir plānots. Ja mēs tā skatāmies globāli uz aktieru profesiju, tad vienmēr jāņem vērā veiksmes faktors un tas, ka tu esi īstajā vietā un īstajā laikā. Es domāju, ka iespējams manā gadījumā šādi sakrita, jo protams, ir kaut kādas kvalitātes, ko skatās, vai tu esi organisks, naturāls, dzīves, īsts, netēlo pa daudz, un tādā garā tas droši vien arī, bet vairāk jau tas ir tāds tiešām kontaktu veiksmes faktors, jo pasaulē ir ārkārtīgi daudz labi, talantīgi aktieri, kuri nav pamanīti, tāpēc, ka viņi nav bijuši vienkārši kaut kādu apstākļu sakritību pēc. Tāpat arī ļoti daudz, ko mēs redzam mēdījos publicē tāds aktieris, viņam tāda panākuma ļoti bieži ir atkarīgi no tieši cilvēkiem, kas viņam ir blakus, kur viņš ir bijis, ar ko viņš ir runājis, kas viņu ir redzējis konkrētā lomā, labā, sliktā, un tad step by step tas būvējās. Es teiktu, aktieru profesija ļoti bieži nav atkarīga no tevis paša, cik tu ieguldi. Teiksim tā, tu ieguldi sevī, bet lai tas, ko tu ieguldi sevī, kāds to redzētu, vēl tālāk tur ir iesaistīti daudz apstākļu. Varbūt viens ieteikums tieši jauniešiem varētu būt tieši maksimāli daudz būt, visur iesaistīties, darīt, lai varbūt tie apstākļi tā kā sakritīs. Jā, tas arī izriet to, ko es gribēju teikt. Piemēram, ja tu redzi, ja tevi tas interesē, ej uz masu skatiem. Ej pēti kino, tev nav obligāti jāiet pat tiešo, es gribu būt aktieris un tikai tad, ja es būšu aktieris, tad es ar to nodarbošos, tās ir muļķības. Tu vari iet būt operators, skaņinieks, tu vari būt asistents, pienest kafijas citiem aktieriem. Tā arī cilvēki sāk savas profesijas, un tas ir ok. Tas ir pilnīgi normāli. Tu vari arī izvēlēties vēl pavisam kādu citu ceļu, jo jāņem vērā, ka aktieru profesija ir atkarīga no mūsu iekšējās personīgās pieredzes, kas mums ir, ko mēs varam dot. Ja, piemēram, tās kvalitātes, kāds režisors redzēs, tu, māki, braukt ar motociklu, tur vēl kaut ko darīt, viņam vajadzēs tevi tādu. Un viņš teiks, jā, šis ir tas tēls, jo, ņemsim vērā, ka viss tiek skatīts vairāk vai mazāk arī pēc vizuālā, pēc tipāžiem, pēc tādas lietas, un tad šīs kvalitātes tā kā ir otrajā plānā, bet tāpatās tu vari izvirzīties vadībā, ja tevī ir vairāk šī dzīves pieredze. Tāpēc ceļot, dari, esi šeit un tagad, nekautrējies būt, iesaistīties sarunās, iet uz to mērķi dažādos veidos. Kā par to nekautrēšanos, kā tev liekas, kā vispār diezgan tagad jaunieši ir iekšā sevī un varbūt netik uz āru? Kā tev liekas, kāds ir varbūt labs veids, kā tikt no bailēm un kauna vaļā? Kad gribas darīt, varbūt gribas to pašu aktieru mākslu pamēģināt, bet ir tās iekšējās bailes un varbūt kauns. Tad noteikti jāpajautā sev vienkārši, no kā ir kauns un kas ir tas, par ko tu baidies. Jo bailes tas ir ļoti normāla lieta. Manuprāt, neviens nav piedzimis drosmīgs. Es esmu drosmīgs un neju. Drosmīgs tu kļūst tajā brīdī, kad tu pārvar savas bailes. Man ļoti bieži šo jautājumu uzdod, vai man nav bail tur ar bērnu lidot, peldēt ar vaļiem un tā vēl joprojām. Man ir. Bet ir atšķirības starp to, kad es saprotu šīs bailes un spēru soli pār tām, lai gūtu kaut kādu pieredzi, kas man māca, un tajā brīdī es varu saukt sevi par drosmīgu. Jo mēs vienkārši drosmi nevaram vienkārši iemācīties. Tas ir jebkurā gadījumā baiļu pārvarēšana ir 100% nekomforts, tad vienmēr būs, es teiktu, tādu tīzla stulba sajūta, un tas ir ok. Vienkārši ir jāmācās to pieņemt, ka tas ir normāli. Jo, manuprāt, visforšākais, ka tu kaut ko sāc, ka tev ir kāds cilvēks arī blakus, kas tev pasaka, vai mēs šeit varam pateikt, vai kā, bet tiešām var pateikt, kas jaunieši klausās, vai kā, kuriem ir tās bailes vai kauns, man liekas, tas ir ok, tas ir pilnīgi normāli. Arī ar to tu vari iet un tāds kautrīgs būt un tāds kautrīgs prasīt, jo neviens mēs neesam piedzimis ar visā to, es tagad iešu. Es arī esmu diezgan bieži vien kautrīga un emocionāla un jutīga un vienkārši es dzīves laikā iemācījusies ar to tik galā un pieņemt, ka tas ir normāli. Jo tagad es uzsāku pilnīgi jaunu lietu kā jāšanas sportu ar zirgiem.
Jā, tikko vēl ielika Instagramā bija. Un vai tad es mazāk tīzli jūtos? Es jūtos ļoti nekomfortabli, jo es zinu, ka es nepareizi jāju, un visi tie, kuri māk jāt, uz mani skatās, un viņiem tāds, es tur daudzos pa tiem segliem, bet es tāpatās ielieku publiski 70,000 kā skatītājiem, un viņi man nekautrējās uzrakstīt vēstules. Es nevaru tev neuzrakstīt, uz to skatīties ir grūti, tev vajadzētu aiziet tur pie normāliem treneriem, tev vajadzētu to, tev vajadzētu šito. Ir ļoti daudz viedokļu, tur saskaros, bet tas ir ok. Man ir tāds, es to zinu, bet... Tam nevajag tevi ietekmēt. Jā, bet tam nav jāietekmē mans ceļš, jo tas ir visiem tāds ceļš, ir pilnīgi visiem. Tā kā mūsu mamām, mūsu tētiem, lieliem profesionāļiem pasaulē, visiem ir šis te kļūdu pilnais ceļš, bet ir svarīgi savā galvā saprast, ka tas ir ok, un tam tā ir jābūt. Tas ir normāli, ka tu kļūdies. Tas ir normāli, jo mums jau skolā to nemāca. Kad mums skolā ir mācīts, ka mums kļūdīties ir ok, mums kļūdīties kāds ar sorku nopāk, ieraksta piezīmi. Tā jau tāda ļoti liela nonievelēšana, un tad jau cilvēks grib būt perfekts uzreiz, viņam bail ir pat mēģināt. Bet es esmu vairāk par to, ka ja tu šodien izskaties tā, kā tu izskaties, vienkārši make best out of it. Respektīvi, es neesmu bijusi pie friziera, jau nezinu, cik ilgi man tur ir kušķis ar matiem, un tāds, Dievs, man jāaiziet pie friziera. Bet tā iemesla dēļ nebūs tā, ka es neaiziešu tur, kur es vēlos, vai neizlaidīšu matus. Un tāds, es uztaisīšu tā, ka tas izstās man ok, un viss. Un es ar to eju. Un tajā brīdī es esmu tāds, jo īstenībā jau laiks visu laiku mainās. Un pašā pamatā, ko man patīk arī ieteikt, ka visiem cilvēkiem ir pilnīgi vienalga, ko mēs domājam. Bet tā ir. Vienmēr galvā ir pilnīgi citādāka vīzija nekā īstenībā. Bet arī mēs cilvēki tendētu izdomāt galvā, piemēram, tev ir ideja, tu apmēram zini ceļu uz to, lai to izdarītu. Galvā tad cilvēku tendence ir domāt un izdomāt vēl 50 klāt problēmas, kāpēc tas varētu būt grūti. Iekams tu jau sāc darīt, tāpēc tas pirmais solis darīšanai ir pats svarīgākais. Tas vienalga, tu kārto māju vai sevi vai attiecības vai kā, vienkārši sāc darīt. Tas ir mans padoms vislabākais, jo tad arī darīšanas procesā atsijāsies viss nevajadzīgais. Tu redzēsi, ka iespējams tas process tev galvā un vīzijā ir bijis daudz sarežģītāks nekā tas ir patiesībā. Un tad, kad tu aizies ar to, tad tu pats redzēsi, kas no tā ir. Un neviens cits tavā vietā neko to neizdarīs. Bet daudz arī vienkārši saka, ka tīra veiksmes formula ir vienkārši uzdrīkstēties. Tas, ka tu nebaidies, tu neieeji sevī, bet tu moči uz priekšu, tu dari, tu ņemies, un tev ir tīri vienalga, ko citi domā, bet tu dzīvo priekš sevis. Jā, tev ir kaut kāds savs kvalitātes, ko tu vēlies attīstīt. Tas vienkārši ir, tā ir arī liela sevis disciplīna, un es saprotu, cik viegli pakļauties kaut kādiem ārējiem faktoriem. Pat esmu bijusi tajā posmā. Bet, ja tev ir tā vīzija, un ja tu esi, nedaudz dīvains vai kā, tas ir arī ok. Tas ir ok, tāpēc, ka, kā jau es teicu, nevienam pirmkārt neinteresē, neviens tik tālu par tevi nekad neiedziļinās, kas tev galvā notiek, un pasaulē pilns ar cilvēkiem, pilnīgi vaiprātīgiem, sačakarētiem, ar savām problēmām, viņi visi staigā, un tas arī viens no noteikumiem, kad es vienmēram saku, neko nedrīkst uztvert personīgi, tāpēc, ka tu, piemēram, aizēji pie kādu, tu esi priecīgs, tu viņam izstāst kādu foršu ideju, tu esi tāds saviņots un viņš tev atcērt, vai viņš tev noraida. Bet tu nekad nezini, kas notiek viņa dzīvē, tu nekad nezini, kāpēc viņš ir tāds. Varbūt viņam sāp kaut kas, varbūt viņš tiešām nejūtas labi, varbūt viņam ģimenē kāda nelaime, vai arī viņš vienkārši ir tiešām ļoti slikti jūtās, un viņš vienkārši ir tajā pasākumā, jo viņam tur jābūt. Bet tu, protams, tu vari ietekmēt viņam, pajautāt, kā jūties, bet nekad nevar to uztvert personīgi, ka tas ir uz tevi vērsts, un tāpēc dēļ tā, ja kāds tev ļoti, es arī, ko var ātri ieskicēt, nenozīmē, ka tā nav iespēja, nozīmē, ka tā ir nākamā iespēja. To vienmēr ir jādomā tā, ka, piemēram, es izstāstīšu vienkārši mazu ainu, piemēram, es šodien sev saku, kad ar mani notiks šodien tas vislabākais.
Nu tiešām ticu, ka ar mani šodien notiks tas vislabākais. Es aizieru savu lielo ideju pie lieliem cilvēkiem, un viņi man pasaka, nē, varbūt tas tieši ir tas labākais. Jo ir kāds ceļš, varbūt vēl tas jauns ceļš. Jā. Jo tu nekad un tad tu sabēdāsies un teiksi, ja viņi tā teica, tad es pieņemšu, ka man ir mazāk kvalitāte vai mazāk vērtība. Tā noteikti nav. Tāpēc, kad mēs katrs, ja mēs tā atceram, mēs neesam atkarīgi no paudzēm viens no otra, tā kā mēs nedrīkstam būt. Man šo bieži pārmet. Kad, piemēram, man tāds teiciens, tev nav jānodzīvo ilgs mūžs, lai izdarītu kaut ko labu. Uz to atcerot, ka jebkurā gadījumā respekts un cieņa pret vecākiem cilvēkiem un tur pieredzējušākiem tam ir jābūt, bet tu nekad nevar ņemt to par pretmetu kā sev, kad, ja viņi no pieredzes, ko viņi ir piedzīvojuši, lemj par manu darbu, ka tas nav labs, tad tas nav labs. Tā nav, jo viņi var lemt tikai un vienīgi balstoties no savas pieredzes. Un tu arī skaties uz dzīvi un uz lietām un uz cilvēkiem tikai un vienīgi balstoties no savas pieredzes. Tādā gadījumā, ja tu pastāv par sevi, ka tu esi vērtīgs, ka tu esi labs un tu ar to ej, un arī, ka tu esi citādāks, jo visu laiku, kas man arī stāv galvā, ja mēs nebūsim katrs ar savu varbūt dīvainību vai ar ko mēs atšķirsimies, ja mēs visi būsim tik vienādi, būs tik garlaicīgi. Tā kā kāda jēga būs vispār kaut kam, ja mēs būtu tik visi vienādi un bez savām tā kā īpatnībām, un tikai, ja kāds vēl viņas tā kā nolaiž priekš tevis, tā kā, ka neņem vērā un tev atsaka, tā kā tas man tik ļoti sēž galvā, ka tam vispār tā nevajadzētu būt, un ka mēs paši varam iet un būt, un mēs esam tā kā. Un tagad arī pievēršoties tā kā tai svarīgākajai daļai un aktuālākajai šīm sērijām un sapni ar mazo. Cik viegli tev nāca šis projekts? Tas bija sarežģīts process vai diezgan tāds pavilni? Katrā ziņā tas nav viegls pamats, jo tur ir bišķīt vairāk ietverta mana profesija un karjeras izvēle, kuras izvēlējos. Es teikšu tā, vienmēr kaut kā ir sabiedrībā iesaknējies karjera vai ģimene. Ja? Tu bieži vien dzird. Man vienā intervijā bija tāds jautājums, tā kā, vai tu jau vēlēsi kādreiz ģimeni? Es teicu, es jau 18 gados gribēju 5 bērnus. Man bija mērķis, man vienmēr interesēja ilgtermiņā attiecības. Nečakarējos ar citiem džekiem, kam tas neinteresēja. Es saku, man bija mērķis, es to gāju. Kā man tur gāja, tas nav svarīgi. Bet, un tad, protams, man tā intervētāja bija ļoti pārsteigta. Un teica, bet tu esi pilnīgi karjeristi, pilnīgi karjerā. Un tas, ka es darīju tur seriālus, teātri, daudz dažādas lietas karjerā, bet iekšēji jau neviens nezina, kā es jūtos, ka es patiesībā gribu sev bērnus, es gribu šo te mātes sajūtu, es gribu. Un tas man liek baigi padomāt par to, kāpēc man ir vispār jāizvēlās. Kāpēc tad, kad man piedzimst bērni, man ir šī izvēle tā kā, tad ies atpakaļ, tad viss, tad karjeras tev vairs nav, tad ir tikai bērni. Tā kā, labi, es pieņemu. Tas var izriet no daudz dažādām pieredzēm, ekonomikas apstākļiem, valsts struktūras, tādā mērogā es šo skatu. Bet tajā brīdī, kad man piedzima Leonards, es nebiju gatava viņu tik mazu atstāt ar omītēm, auklītēm, jo tas ir mans bērns. Es gribu, lai viņš aug, lai es viņu audzinu. Tas ir mans radīts bērns. Es viņu mīlu. Es neskrēju atpakaļ uz teātru vai kā citādāk, bet es ilgi dzemdēju un domāju to, kā es varu apvienot karjeru ar bērnu. Un atnāca man uz sapni ar mazo. Būtībā tas, ko es daru šobrīd ar bērnu, ir es audzinu bērnu karjerā. Kopā. Es daru to kopā. Man ir kaut kādā ziņā izdevies to apvienot. Tas nav viegli, bet es esmu par to ļoti priecīga un pateicīga, ka ļoti daudz brīžos, kad ir ļoti grūti šo projektu
es neteiktu, ja man būtu liela komanda, es vēl varētu tur teikt paldies visiem, bet es varu pateikt paldies manam vīram, Leonardam un sev šajā mērā un tiem cilvēkiem, kas ir mūsu mazā komanda, kur tic, jo tas ir iespējams. Man bija svarīgi pierādīt, ka tas ir iespējams. Un es domāju, ka tas ir arī pat katra, varbūt ne katra, bet daudzu vecāku sapnis apvienot šo karjeru un savus bērnus. Jā, nevienmēr tas ir katrā nozarē iespējams un jā. Vai izdevīgs, bet var atrast. Respektīvi, es ļoti bieži cilvēki saka tur, ka viņi gribētu tur, piemēram, par aktieriem, tur tādu dzīvi, kā ir tām aktierim, vai tādam aktierim, vai vēl kādam aktierim. Bet tur jau tā lieta parādās, ja tu redzi, ka viņam tā ir, viņš ir pierādījums tikai tam, ka tas ir iespējams. Un paturpinot vispār par tiem savu karjeru un apvienojot to ar bērniem, daudziem vecākiem, man liekas, tik un tā liekas, ka tu esi galīgi traka, tik garā ceļojumā braukt ar savu bērnu un tā kā. Un citi to uzskata par traku, citi to uzskata par nereālu iedvesmu. Vai tev pašai bija arī nelielas šaubas par to? Jā, vienmēr, protams, skaidrs, ka savu mīļāko cilvēku pasaulē tu mēģini pasargāt no visa ļaunā pasaulē, kas notiek, un tu mēģini pasargāt viņu no visādajiem riskiem, kas var notikt, un kāpēc, lai es ietu ar savu vislolotāko cilvēku un pakļaut sevi kaut kādiem riskiem, vai ne? Diezgan muļķīgi. Bet tad tu attopies, tu peldi ar vaļiem, piemēram. Jā, bet ir tāda lieta, ka es tāpatās ticu, ka tās ir tādas mūsu galvā izdomātās bailes, jo jebkurā gadījumā šis salīdzinājums, tu vari iet pa ielu un salauzt kāju, vai tu vari braukt ar mocu un salauzt kāju. Jebkurā gadījumā tu vari salauzt kāju. Tā kā mēs dzīvē ļoti bieži liekam to par kaut kādu izšķirošo tādu, apstākli, ka tagad darīt to vai nedarīt, jā, bet es tomēr, ja kaut kas dara mani laimīgu, un ja kaut kas dara mani laimīgu, un es esmu laimīgs, varu darīt laimīgus ar savus mīļos cilvēkus, un tajā vislielākajā ietekmē savu bērnu. Tāpēc es noteikti izvēlos darīt to, kas man patīk un kas man sagādā prieku, un tas ir alažbijs. Vienmēr es esmu atradusi sev daudz dažādos izaicinājumos, un tā ir tā, manuprāt, kā lai tev saka, dzīve, tas jautājums, kāpēc es esmu šeit, ko es šeit daru, kāda no sērijas ir jēga, tad tā jēga pašam arī jāatrod, un man vienmēr ir alaži bijuši šī ziņa dzīvot tādu dzīvi, kādu es to vēlos dzīvot, un tādu es viņu dzīvoju. Un tas katram pašam, protams, priekš sevis ir jāizlem, kas ir tā dzīve, ko tu gribi dzīvot, un tad uz to jātiecās. Ne visiem patīk sev nekomforta zonās iemest, un ne visiem patīk karjeras apvienot ar bērniem, bet vienkārši tas fakts, ka man tas vienkārši priekš sevis bija būtisks solis, kad līdz 5 gadus vienkārši bērnam gribu iedot to pamatu, pasaules drošību un redzējumu, un arī priekš sevis saprast, kā to veidot, un tad mēs kopā augam, kopā radam, kopā veidojam. Vienkārši ļoti stabils pamats tādām vērtībām, kas mums ļoti bieži, ko mēs redzam cilvēkos, iespējams viļņaini kaut kur nobīdās. Jo es vienkārši gribēju ātri salīdzināt, kad es nesen par šo domāju, tad ja mēs tā paskatāmies uz viensētām un nedaudz agrākos laikos, kā cilvēki dzīvoja ar ģimenēm, tad vai tad mazos bērnus neņēma tētis līdz traktorā, vai tad viņi negrāba sienu, vai tad viņi negāja uz kūtu ar mammu un neslauca govs un nekop vistas un cūks, un visu šeit var atbildēt jā. Es tieši gribēju jautāt, kā tas varētu ietekmēt tieši Leonardu, kā viņa personību, jo tas nav tik parasts bērns, varbūt, kurš tagad ir audzis bērndārzā, bet viņš ir jau redzējis tik daudz un vairāk nekā varbūt tā kā pieaugušs cilvēks. Bet kā tev liekas, kā tas ir viņa personību ietekmējis un veidojis? To jau mēs redzēsim, vēl es nezinu, bet atsaucoties to iepriekšējo piemēru par viensētām, par lielām ģimenēm, kur katru ņēma līdzi vecāki un deva darbu darīt, un tad neviens ar pirkstu nerādīja un neteica, tu moci bērnu, jo viņš tagad ar tevi strādā kopā, bet viņš tādā veidā mācās.
Un vai tad nav tā, ka tad tā paudze, uz ko mēs skatāmies kā uz tādiem lēmējiem, ka viņi spēj pieņemt lēmumus, ka viņi spēj izvēlēties, ko viņi grib, ka viņi kaut kādā savā pārliecībā ir pārliecināti par savu ceļu dzīvē, ka viņi ir spēcīgas personības. Mēs skatāmies uz šiem cilvēkiem un jautājam, kā jūs tādi kļuvāt? Bet, manuprāt, atslēgas slēpjas tajā paudzē, kāda mums ir tie vecāki senči, ko viņi mūsos ieliek. Un mēs esam tā paudze, kur man, piemēram, vecāki 90. gados, viņi visu laiku bija darbā. Es viņus neatceros, es augu ar Romu, es augu ar Romē. Un mamma man bija tā pastarpināta, un teica, man bija tā pastarpināta. Un arī tagad, un es negribu tur iesēt kaut kādas beigās teorijas, bet ja mēs tā paskatāmies, kad šī sieviešu nodarbināšana ārkārtīgi tādā karjerā, bišķīt nejauc to nākamās paaudzes pārliecību par sevi, vai arī tomēr aug nedaudz tāda paudze cilvēku, kuri ir ļoti atkarīgi no kāda cita viedokļa, kuriem nav tik ļoti savs viedoklis, jo viņiem ģimenē nav tik ļoti dota mamma tik spēcīga, jo mammai ir tāds, tagad visi karjerās, jo tas jau konkurences jautājums, kā visi iet karjerā, ko es sēdēšu mājās ar bērniem, es arī gribu, jā. Bet, ja mēs tā padomājam, tu izvēlies ceļu būt mamma, es izvēlos ceļu būt mamma un arī to karjeru, un tā kā daru to iespējamu sev. Bet tajā pašā laikā viss ir ok, ja tu arī esi spēcīga mamma un ieliec saviem bērniem to pamatu, kad viņi dzīvē noteicēja, savā dzīvē lēmē, ka par viņiem neteiks kāds cits, un viņiem tomēr ir patiesība, kam viņi tic. Bet ja tev noņem vecāks nost, tad kā tu izauc no ārkārtīgi daudz viedokļiem, un tev arī nekad nebūs sava. Un viss. Un tas ir bēdīgākais stāsts šajā. Tāpēc es vienmēr allišu mēģinu arī iedrošināt, ka nav jābaidās palikt ar bērnu mājās. Kad karjeru jau, jebkurā gadījumā, tu viņu var attīstīt arī 50 gados. Aktierim arī viss saka, tikai jaunam. Varbūt arī nē. Varbūt mēs skatāmies uz kādu vecā gājuma aktrisi, viņa turpina strādāt, un kāpēc, lai tu nebūtu sirms un tev nepaņemt kādā filmā, kāpēc nē, izaudzina bērnus tādu, kur ir spēcīgi, kur tev atbalstīs, kur tu būs vecumdienās, nevis aizbēg uz ārzemēm, teiks, ko tu man vispār dzīvē devi? un tādā veidā. Tāpēc es ļoti augstu vienkārši vērtēju šīs ģimenes, tieši ģimenes struktūru, jo tas cilvēkam vienkārši ieaudzina šīs vērtības, šīs pamata nostādnes jau drošībā uz pasauli. Un ja tev neieliek to līdz 5 gadiem, tad tu diezgan nedroši esi pasaulē, tad arī grūti ir lemt par sevi. Tad arī visu šī masu kultūru spēja ietekmēt, tad ir spēja ietekmēt visi citi. Tas teiciens, ka viņam jau labi vecāki, viņš tur no ceļa nenoies, tas jau nav tāpat vien. Tas tā realitāte arī ir, manuprāt. Un man tiešām ir svarīgi savam dēlam viņam ielikt to pamatu, lai viņš ir pats lēmējs un pats darītājs. Un man tiešām viedoklis, ka tas ir par traku, tas ir tā, man liekas, labi, jūs redzat manu to piemēru, bet es esmu redzējis vēl trakāks piemērus par to, ko es daru. Un man liekas, ka tiem ir, viņi tur ar 4 bērniem vienkārši dara tur tādas lietas, ka man liekas, šitais jau ir next level. Un varbūt tie cilvēki, kas tā par mani domā, viņiem ir, viņi nav redzējuši to nākamo piemēru. Bet protams, arī man grūti tā runāt par bērniem, vai ne, un viss tas, bet par ko es esmu arī pateicīga savā mammā, ka viņa arī man ielika tos pamatus, ka es varu un iet uzdrīkstēties, ka viņa mani tik ļoti nesargā un netur galīgi pie sevis, bet arī tā kā liek redzēt pasauli, liek uzdrīkstēties, kļūdīties, celties atpakaļ un iet atkal. To varētu nosaukt kāds par mocīšanu, bet rezultātā to es pateicīgu. Jā, es esmu. Ka viņa tev ir ļāvusi, tā kā gribi, dari. Un vienmēr, un galvenais, ka tas nāk arī ar ticību, ka viņa tic, un tas atbalsts. Bet tā, virzoties atpakaļ pie projekta un varbūt tādas tehniskākās daļas, kā vispār ir taisīt tik lielu projektu, un ja pilnīgi random cilvēks gribētu tādu uztaisīt, tik skaistu seriālu, kā viņš to varētu izdarīt, vai tās ir tās sadarbības, paša iniciatīvas, un kā tas viss eskalē kopā? Pamatā jau
Es jau gribu pateikt paldies par šo Fórumu Cinemas zāli. Es man ir ļoti mīļa. Bet ir paldies Fórumu Cinemas, jā, arī šodien, ka viņi varēja mūs te. Jo šeit mēs arī novadījām vislielākais sapnis pirmizrādi un man arī bija sapnis lielie vaļi uz lielā ekrāna kino un es gatavoju filmas un viss bija no manis atkarīgs. Tādā ziņā, ka tas bija mans lēmums, es to daru vai nedaru. Un, protams, ir svarīgi cilvēki, kas tam tic arī tikpat ļoti, cik tu. Šajā ziņā Fórumu Cinemas. Bet, ja tu sāc ceļu random, es varu tāds random cilvēks šajā visā lietā jauns, jo man bišķīt arī nāk līdzi, kad viņa jau tikai aktris un ko tu viņa māk vai spēja vēl vairāk, tā kā neskatās tev citādāk, tad arī šis ceļš ir jālauž. Pat es teiktu, vieglāk ir sākt no nulles, kad tu esi pilnīgi tīrs un tev nav vēl nekāds nosaukums piesprausts, kas tu esi sabiedrībā vai kaut kur vēl tā profesionālajā sfērā zināms. Tad pat ir vieglāk. Kas ir galvenais? Galvenais ir pati ideja un šis te jau reāls darbs kopā. To var saukt par komandu. Ja komanda esi tu pats, tad galvenais ir to izdarīt un tad iet un piedāvāt to. Iet pārliecināt par šo ideju, kas tam notic, kas tam grib piešķirt iespējams budžetu, kas tam redz kādu vērtību, un tad jau lietas, kā saka, ļoti ātri sāk notikt, ka jau jābūt ir rezultātam, tad tu vienkārši strādā, un to ideju tā esi, kā tu viņu redzi. Un tad, kas sanāk tajā gala rezultātā, var būt labāks nekā tu esi plānojis sākotnēji, varbūt arī sliktāks, bet jebkurā gadījumā tas noteikti īstenojas, ja tu tiešām arī to dari. Manā gadījumā, jā, tā arī bija. Sāku es vienkārši uzrunāt cilvēkus ar šo te ideju, stāstīju. Protams, es ideju biju uztaisījusi gan Media Kits, kas ir tā kā prezentācijas, ja vizuāli redzama informācija, kā es to vizuāli redzu, es piemeklēju, tur buros mājās, meklēju bildes, taisu, pati zīmēju, šuju, visu kaut ko daru, lai es pati ieraudzītu to vīziju jau kad tā top par īstenību, un tad jau es spēju ar kādiem reāliem piemēriem cilvēkiem kaut ko parādīt, kurus man vajag komandā iesaistīt, tieši runājot par sponsoriem vai kā, tad jau vieglāk ir mums to ideju ir vienkārši vieglāk nodot. Tādā ziņā tas ir, es teiktu, ļoti daudz mājas darbu. Ļoti daudz mājas darbu, jo bez tiem būs pēc tam baigi grūti. Jo tikko tev ir, kur atkrist atpakaļ scenārijs, kas ir uzrakstīts, nezinu, tas pats prezentācijas, jebkurš sīkums, ko tu izveido, kas tev ir galvā par kaut ko jau reālu, tev palīdzēs pēc tam veidot to jau pašu lielāku un, piemēram, tikt pie filmas Fórumu Cinemas. Un domājot par šo plašo, kur tu smelies iedvesmu vispārīgi? Tā ir tikai tava vizualizācija un iedvesma, vai tev ir arī kaut kādas noteiktas lietas, no kā tu vari smelties enerģiju un iedvesmu? Jā, šis iedvesmas jautājums ir. Es ļoti bieži izdegu, jo es neprātā daru daudz. Dažreiz negribu darīt tik daudz, vienkārši sanāk un nav izvēles, un tad ir jāapgūst ārkārtīgi daudz lietu. Kā piemēram pirms vēl 4-3 gadiem es nemontēju, tā kā es montēju ar pulti pati, tagad visu no A līdz Z, es vienkārši sēdēju kādam blakus un kāds bija manas rokas, bet tagad es jau kādu laiku montēju pati, es to esmu apguvusi, iemācījusies, tāpat mans vīrs, viņš ir operators un zina par kamerām un visu, bet pirms 5 gadiem viņš kameru rokā nebija paņēmis, un mēs nopirkām pirmo savu kameru, un tagad jau mēs taisam to, ko mēs taisam kopā. Un tā iedvesma man ļoti bieži arī slēpjās tieši tajos kaut kādos tajos jaunajos izaicinājumos, ja var to tā saukt. Jo es bieži vien meklēju, es tagad domāju, tā kā beigsies kaut kāds grūtais posms, grūtais darbs, tagad es atpūtīšos. Tagad pasakiet man, kas ir es atpūtīšos. Tā kā
Man vienmēr tad ir vienkārši man iet šķirms ciet. Man ir tāds, es vairs neko nedaru, man nāk panikas slēgums. Man tāds, kāds atpūsties, man vajag atrast kaut ko, kas ekvivalenti mani dara laimīgu. Šajā gadījumā es tiešām ilgi meklēju, es braucu ar motocikliem, tas man sagādāja iedvesmu lielu, tas tāds, katram savs, un es atradu arī ar zirgiem, kur tu vari, kas ir līdzīgi tas tajā posmā, ka tu vienkārši pilnīgi koncentrējies uz kaut ko citu. Tev pilnīgi atslēdzās smadzenes, tu esi pilnīgi iekšā tajā procesā, kas notiek, un tādā veidā tas mani uzlādē. Un vairāk jau tas ir tieši to es atrodu dabā, vai tās ir peldes, vai es vienkārši eju sarunāties ar jūru, vai es vienkārši dabā sportoju, vai tie ir ar zirgiem, vai daba alaži ir bijusi mans lielākais tāds iedvesmas avots un arī ūdens. Tā kā ūdens, kā vienkārši mūsu pasaules lielākais, kas aptver visu pasauli, un mūsos arī ir iekšā ūdens, tad es esmu tādā ūdens ticībā alaži bijusi, un ūdens ir tāds mans spēks. Jo, manuprāt, katru reizi, kad es esmu jutusies ļoti izspiesta kā citrons un, sev nodarījis pāri darbu vai izdegus, es vienkārši ieeju ūdenī un esmu tur. Un ir tāda sajūta, ka tu atgriezies tā kā mātes miesās, ka tu esi bijis ūdenī un tu vienkārši tu izšķīsti visās ūdens molekulās un tu vari savākties atkal kopā kaut kā citādāk. Un tas man alaži ir palīdzējis. Un tad arī citiem jauniešiem tad ieteikums ir tāds, visticamāk, meklēt tās lietas, vietas, kas atdzīvina to iekšējo sevi. Jā, tas noteikti var. Galvenais ir, manuprāt, pamēģināt. Ja kādreiz ir bijusi tāda vēlme, un es saku kādreiz, tāpēc, ka ļoti bieži laika posmā no 8, 5, 7 gadu līdz 14, 15 tajā laika posmā, kad mums ir gadi. Tad īstenībā tas, ko mēs gribam, varētu būt vispatiesākais dzīvē, ko mēs arī gribam darīt. Tā kā mūsu sapņu dzīvot. Es vienam tiešām 12 gados gribēju ļoti jāt ar zirgiem. Bet es līdz šim tur posmam nebiju nemaz centusies pamēģināt, jo man vienmēr licies, ka, tas nav mans tur, bet kaut kā iekšēji sajūta vienmēr bija palicis tas sapnis, kad es tomēr gribu mēģināt jāt ar zirgu, piemēram. Vai arī kaut kādas tās ģimenes sfēras lietas, vai kaut kāds tas, cik ļoti interesanti, ka tās atbildes vienmēr ir. Saku, visvieglākais veids, kā pajautāt to, kas dara tevi laimīgu, vai kas tev nepatīk, vai arī es eju pareizo ceļu vai nē, ir mans tāds uzdevums, ko es arī ar sevi veicu. Tu vienkārši aizēji, klusā telpā, apsēdies uz sevi viens un tik konkrēti arī pajautā sev iekšēji, kas ir tas, vienalga kurš jautājums, kas ir tas, kas man neliek mieru, vai kas ir tas, ko es gribu darīt, lai būtu laimīgs, un tas var nepatikt, tas var izraisīt dažādas sajūtas, bet mēs zinām. Mēs paši vienmēr zinām, un mums jau iekšēji tā mūsu iekšiņa to pateiks. Un ja arī tu jautā, ko es daru nepareizi, tā iekšiņa pateiks. Un ja arī tas nesaskan ar realitāti, jo realitātē viss šķiet ir izdevīgi, viss šķiet ir tā kā, sakārtojies, tur soli pa solītim, tur ir, tev ir tur, nezinu, kā man bija, tur man ir teātris, es tur filmējos, viss baigi superīgi, tā kā, jebkuram cilvēkam no malas šķīstu tik neloģiski mani gājieni, kādi man ir bijuši un mans izvēles, bet es iekšēji zinu, un man saka manas iekšas, kad nav ok, jo es zinu, ka es neeju to, ko es gribu. Un ir grūti atzīt sev to par to, ka tas tā ir. Tas vienmēr būs grūti, bet mēs vienmēr visu atbildi zinām paši. Kā tev liekas, pieredzējot visus šos sapņus, apceļojot to pasauli, esot tik daudz kur, un ja kāds vecāks vai cilvēks tomēr gribētu pieredzēt kaut ko līdzīgu ar savu bērnu, ko tu viņiem ieteiktu? Varbūt bija kāda kļūda, no kā tu varētu viņus pasargāt, vai vienkārši kāds ieteikums? Tieši filmēt un taisīt filmas un tā? Kaut vai filmēt, vai arī vienkārši, vai burtiski ceļojot ar bērnu arī? Ja grib vienkārši darīt lielas lietas, tad vienkārši jāsāk tās darīt.
Tur man citu padomu nebūs tādā ziņā, kad nu, vienmēr jārēķinās ar to, ka lielām idejām būs apakšā liels milzīgs darbs. Ja nav bail no darba, āmen, tad ir jādara. Ja ir bail no darba, tad ir jāizvērtē iespējas, lai nav tā, kad izdeg un pēc tam viss, nezinu, izšķirās ģimenes un viss ir vēl sliktāk. Jā, tas vienmēr ir jāizvērtē. Tie riski pastāv un arī mēs ar Oskaru esam cīnījušies ar šo te attiecību. Tā kā mēs strādājam kopā, mums vēl ir attiecības un ir ģimenes dzīve, tad tas arī vienmēr jākārto. Bet tas cits podcasts. Bet savukārt ar bērnu un ceļošanu. Mans vislabākais ieteikums ir tas, ka, ja grib vecāki braukt atpūsties no bērnu, piemēram, nu tā kā, tad brauciet divatā, bet ja grib ar bērnu un grib tiešām laimīgu foršu piedzīvojumu, tad jābrauc piedzīvojumā, darbības vārdā, jāatrod kaut kāds mērķis un jātiecās uz to. Par to arī mūsu filmu sērijas ir, par to, ka mēs nevis vienkārši ceļojam par pasauli ar bērnu, bet mums katru reizi ir kāds sapnis, uz ko mēs tiecamies to piepildīt. Un tas nav tā kā tas ceļojums process, bet mēs tiešām piepildam vai nu peldēt ar baļiem, vai nu, nezinu, palikt Sahāras tūkstnesī, vai snowot, vai sērfot Portugālē un tādā garā. Bet šis te mērķis, viņš pavisam citādāk uzliek mūsu redzējumu, sajūtu un kopā būšanu tajā pašā ceļojumā. Jo ir tāda jau tāda piedzīvojuma sajūta, jau uz kaut ko tiecies, un tikko ir mērķis, tā mūsu viss kaut kas pakārtojās tam. Liekais atkrīt. Daudz, kur mēs jau mazāk strīdamies un saprotam, kā mēs uz to varam virzīties kopā. Es domāju, ja ir bail vienkārši no tā, kad tagad ceļos ar vīru un bērnu un viss aizies pa pieskari, ar ko es esmu saskārusies, ka vecāki tā kā tic, kad ar viņu bērniem nav viegli ceļot, tad es vienmēr iesaku, ka pirmkārt 0 ekspektāciju, nu tā kā tiešām 0 ekspektāciju. Mēs dodamies ceļā, mēs neuzliekam, ka mums tagad ies tur baigi forši. Mēs vienkārši dodamies ceļā. Un ideālā gadījumā, ja vienkārši mums ir mērķis un kādā veidā mēs to sasniegsim, mēs vienkārši varam vienoties. Ja mums tur kaut kādas, nezinu, problēmas, mēģinam nestrīdēties. Mums ar Oskaru ir izdomāts tādas zīmju valodas un visādas, kā saka, A variants, B vai C variants brīžos, kad, nezinu, es kļūstu asa vai man kaut kas nepatīk un tā. Es domāju, ka visu var tādā veidā tam mērķim pakārtot. Un ja jums ir otru pusīt, un nu, tā kā vecākiem ir kaut kāds viens tas redzējums, to vienu mērķi, nu, kas ir saskaņots arī, tad ir baigi forši kopā ar bērnu. Jo jūs jau esat viņa vecāki. Nu, tā kā es esmu savu bērnu vecāki. Tādā ģimenē viņš piedzims, bet es varu viņam iedot to labāko. Manā gadījumā tas labākais jau arī ir tā laime. Laimīgi vecāki un laimīgs bērns. Jo es, piemēram, visu, ko es atceros, nu, kas ir manī darījis bērnībā laimīgu, ir bijis, kad mamma ir laimīga. Kad viņa priecājās, ka viņa smējās, ka viņai ir jautri. Tad arī man ir vienmēr bijis tāds, es esmu tik labi. Tā ir, tā tiešām ir. Tā ir. Un varbūt pieslēdzoties vairāk tevai pašai personībai, kā tu, kā mēs tevi, kā es tevi redzu, tu esi ļoti ar savu dzirksti, ar savu harizmu, tu ļoti spīdi un esi atvērta, un kā tev liekas tā harizma priekš citiem cilvēkiem, un tev tā ir tā kā jau vienmēr dota, vai tas bija ceļš, līdz tu to attīstīji? Par to es nemācēšu tā pateikt. Nu jā, skolas laikā es daudz kur mēdzu izcelties un tā, diezgan es biju tāda ekstraverta būtne, ļoti bieži pārāk ekstraverta, un man ir bijis vienmēr tā kā, mazliet, nē, kāpēc nevar vienkārši dažreiz pārāk un tā, jā, nu tad es varētu teikt, ka es diezgan tāda... Man liekas, ka tad diezgan jau dots, ja tajā bija arī vidusskolas laika, ka tu esi ekstraverta. Nē, vidusskolas laikā tieši pretēji. Tieši nē. Jā, tik bišķi agrāk, kurus jutos vairāk droši savā vidē. Vidusskola, es mainīju 2 reizes skolas, un tajās 2 vidēs nejūtos pārāk droši, un tad man bija cits galvā lietas, bet, nu,
Man arī ir tāda pieredze, kas ir no bērnības, un vecāki ļoti ātri izšķīrās. Man tēvam bija liels alkohola problēmas, un viņš jau sen nav starp mums. Un es esmu īstenībā dzīvē daudz, tāda, neteiksim, baigi priecīgā piedzīvojusi arī. Un tas man ir alaži devis tādu nostalģijas sajūtu manā gadījumā, jo es daudz domāju. Un es vienmēr daudz domāju par to, kāpēc tas ir tā, kā tas ir, un par sevi, un par dzīvi, un par sabiedrību, un par pasauli. Un šie mani jautājumi vienmēr rosina manas kaut kādas domas. Un jau kaut kādos 12 gados, es atceros, man bija visādi jautājumi par seksuālo dziņu dzīvi un visādām tādām lietām, kur es atradu sevi lasot vienkārši filozofu grāmatas un iedziļinoties tajās, lai gan tā nebija tā laika, tā vecuma literatūra. Man tāpat nemaz ne. Es vienkārši meklēju tās atbildes, uz saviem jautājumiem. Es vienkārši domāju, ka jebkurā gadījumā arī tas, kāda es esmu līdz šim izveidojusies, ir pateicoties jebkāda veida dzīves, manām izvēlēm. Protams, ka tikai un vienīgi manām izvēlēm. Un protams, arī vecāku izvēlēm, kas man ir ietekmējuši. Un to mēs bieži vien arī nevaram ietekmēt. Vienkārši pēc tam mēs tiekam ar to galā un nepadodamies. Un, piemēram, man ļoti nepatika, kā tas bija 10. klasē, 11., 12. un vēl pēc tam. Man ļoti nepatika. Es tagad atskatos to laiku un daudz ko es negribu atcerēties. Un es gribēju šo te kā es esmu no iespējams tādām skolas ietekmēm, vecāku ietekmēm, pieredzes ietekmēm izveidojusies. Es gribēju arī noiet no tā nost un mēģināt veidot arī sevi citādāk. Un tas jau ir apzināts solis. Pēc tā jau ir apzināts. Bet tas viss arī ir mūsu paša rokās. Kā veidot. Ko es ar to gribu pateikt, kad jebkura mūsu izvēle ietekmē to, kāda mēs esam. Tātad, ja mēs, piemēram, tiešām gribam būt vairāk pievilcīgi kādam citam vai kā citādāk, mēs to vienkārši varam sevi attīstīt un izkopt. Mēs kā cilvēki esam diezgan tādi, kā hameleoni. Mēs varam jebkam pielāgoties. Jā. Mēs varam jebko iemācīties, valodas, sporta veidus, jebko, protams, citiem tur ir platāk, gurni šaurāk un tādas lietas var noteikt to kaut kādu viegluma pakāpi tajā, ko mēs tur izvēlamies darīt. Ātrāk domāšana, lēnāk vai kā, bet mēs varam ar savu izvēli, ar savām domām ietekmēt, kas mēs esam. Noteikti varam. Tas ir 100% pierādīts. Es arī sev to esmu pierādījusi, jo es ļoti apzināti izvēlējos mainīt sevi. Brīdī, kad es sapratu, kad man ir lowest, jeb zemākais punkts, kurā es varu būt, ka tādi sev nepatīk, ļoti nepatīk, lai gan citiem patīk, bet sev nepatīk. Un es izvēlējos sevi mainīt. Un es sāku vienkārši ar tām domām, tieši ar savām domām, ko es par sevi domāju. Un pilnīgi reāli to arī jauniešiem dzirdēt ir svarīgi, jo tas, ka tu esi arī, es skatos, tu tik harizmātīgs, tik forši, tu spīdi un laisties, bet ka tas bija viss atkarīgs no tavas izvēles. Un kad, ja es neesmu laimīga ar sevi, es to varu mainīt un kļūt par sevis labāko versiju. Kas ir ļoti, ļoti forši, ka tu par to parunāji, un kad mēs kā jaunieši to ļoti varam ņemt vērā, ka mēs, šeipojam savu to dzīvi. Jā, bet domas ir ļoti spēcīgas. Es saku vienmēr, ka ārkārtīgi viegli, manuprāt, ir būt bēdīgam 10 dienas nekā priecīgam 10 dienas. Pamēģini 10 dienas no vietas domāt tikai labu. Tas būs grūts izaicinājums, jo mums vienmēr piezogās kāda apšaubīga doma par sevi, kāds tāds, ko mēs sev iemetam, ka nē, šitā jau nebūs tā. Un mūsu kaut kur galvā runā gan arī mammas balss, gan iespējams tēva balss. Un mēs ne līdz galam bieži vien sev noticam. Bet ja tu paņem tu dzīvi nedaudz skatītos no beigām uz to brīdi, kur tu esi tagad, tieši no beigām, kāda jēga ir šodien domāt par to, ko citi domā par tevi, jo īstenībā jau neviens tavu dzīvi nenodzīvos tavā vietā, neviens jau manā vietā
nepieņems lēmumu, hei, Ieva, tu esi, nezinu, harizmātiski. Es, piemēram, es gribu sevi redzēt, piemēram, mirdzam. Es mēģinu tiešām sevi piespiest arī domāt tā kā, you're good today. Un varbūt kāds... You're good. Ja, tā. Un tā kā katru reizi, kad tā sliktā doma piesogās, es mēģinu tiešām elpot un kaut kā kliedēt to un pamēģināt. Tiešām, jo tas domas spēks, tā enerģija, mēs jau visi cilvēki esam magnēti. Mēs patiesībā mūsu tā enerģija ir baigais magnēts. Un mēs ļoti ātri pievelkam. Gan to gatīvo, pozitīvo, gan negatīvo. Tas ir super ātri. Mēs pat paši nezinām, kāds mums ir spēks iekšēji īstenībā. Jā. No tevis tāds viens ieteikums, piemēram, sev, kad tev bija 18 gadi, kādam citam jaunietim, vispār dzīvē. Diezgan vienmēr sarežģīts jautājums, bet diezgan vērtīgs. Kad man bija 18. Tūlīt tiešām padomāšu, lai es noformulētu tā konkrēti. Neaizplūstu teikumā. Tad tikko tie vidusskolas laiki jau pabeigti bez maz vai, un sākas tā pieaugušo dzīve riktīgi. Neizpatikt. Nemēģināt tā kā sevi kādam pozicionēt par to, ka jā, tas ir ok, ar mani tā var darīt. Es uzskatu, ka jau agri, ja tu sāc, kā tu saki, šeipot, jā, slīpēt savu iekšējo pašvērtību, jā, tā tu savu pašcieņu. Jā, personību. Es teiktu vienkārši, kad es saprotu, ka ir tajā posmā ļoti svarīgi ir tāda vienaudžu atbalsts, kaut kāda atzinība, jo mēs katrs cilvēks tiecamies pēc atzinības, un tas ir ok, tas ir pilnīgi normāli, mums tas ir vajadzīgs. Bet nemēģināt darīt lietas, kas neiet kopā ar tevi tikai atzinības dēļ. Tas, laikam, būtu man tāds sev padoms 18 gados, kur man daudz, kur bija tādas izvēles, kuras izdarīja tā iemesla dēļ, kad es tā kā tiecos pēc tās atzinības vai gribēju būt vairāk mīlēta, vairāk pieņemta, vairāk drošībā. Un tad tās manas izvēles, lai arī tur ir, es viņas nenožēloju, bet vienkārši, ja es domāju, ja man tajā laikā būtu vairāk pašcieņa par sevi un es spētu pastāvēt, tad man būtu nedaudz vieglāk pārdzīvot kaut kādas lietas un tiešām būtu tāds, hei, kāpēc ar mani tā cilvēki tā kā, jo cilvēki darīs ar tevi to, ko tu viņiem atļaus ar sevi darīt, teiksim tā. Un tajā laikā ar man darīja daudz tādas lietas pret, kā izturējās vai attieksmes ziņā, un man bija tāds jautājums, kāpēc, un tikai nesen es sapratu, ka tāpēc, ka jau, kāpēc, tāpēc, ka tu ļauj. Jā, tā tas ir. Tā kā tāds padomu. Paldies, tas bija tiešām ļoti vērtīgi, un šodien mēs pat, es teiktu tā, mēs izgājām gan tavai karjeras ceļam cauri, gan arī tādam vispārīgi personiskās izaugsmes ceļam ar ļoti vērtīgiem ieteikumiem, kurus tieši tajos 18 gados ir arī tā kā jāņem vērā. Un paldies tev vēlreiz, ka tu atvēlēji šodien laiku. Un paldies klausītāji, kā arī paldies Forum Cinemas, ka mēs esam šodien tā kā šeit, filmējam. Tas ir patiešām forši. Un cieši saistīts ar sapni ar mazo, jo par cik šeit arī bija šī pirmizrāde. Ne tikai, mums bija arī pirmā sezona Forum. Daudz, te ir daudz, kas noticis, jā. Vēl notiks, tā kā mēs tā kā paldies klausītāji. Mēs neatvedamies, mēs tiekamies. Jā. Paldies. Jā.